Sveiki visiem! Gribēju parādīt jums savu beķeriju. Jums jau gandrīz uzlikts būs metāla jumts. Pirmajā stāvā būs beķerija, te ir ūdens. Vajadzīgs ir 3 ūdenziņā vajadzīgas dažādas izlietnes, elektrību ievilkt. Otrajā stāvā bērniem būs kompjutera istabiņa grib taisīt, bet diezgan liela. Un ārpus man taisa meistari, un es taisīšu iekšpus pati. Mazais biznes Amerikā ir ļoti vienkārši izveidot, un arī valdība palīdz tev. Skatoties, kur tu esi, to es tikai zinu par savu pilsētiņu. Mums ir ļoti atbalsta mazos biznesus, bet viss atkarīgs no tevis, kā tu interesējies par lietām un kur tu, cik tu daudz pats dari. Es aiztaisīju savu veikalu, kas man bija veikals, ko es rentēju, jo viņš nebija īpaši dārgs, bet bija pārāk daudz darba. Es negribēju katru dienu strādāt no 6 rītā līdz 10 vakarā. Mēs baseinu šovasar uzlikām. Ūdens jāiztīra nedaudz, jo pēc lietas parasti ir ūdens tāds nevisai. Šito mēs paši uzcēlām. Ļoti vienkārši šos te uzcelt. Nekas traģisks. Un tad mans dārzs aizmugurē mājai. Mēs šo ugunskura vietu lietojam ļoti, ļoti daudz. Man viens latvietis uzcēla šo te pamatu kādus 6 gadus atpakaļ. Ļoti labi. Mums patīk. Te man māja. Mums māja ir vienstāvīga. Mums kādreiz bija 3 stāvu milzīga māja. Man nepatīk. Es satiku kad savu vīru. Viņš brīnījās, ka man nav neviena kredītkarte. Viņam bija 15. Tā amerikāņi te dzīvos kredītkartām. Un kur manas vistas, un viņam bija 3 stāvu māja un nezinu kas, mašīnas un laivas un viss tā tālāk. Es viņam saku, man nav neviena kredītkarte. Viņš brīnās. Mans dārziņš es iestādīju. Es katru vasaru cenšos iestādīt tomātus, jo tomāti šeit ir garšīgi un vienkārši audzēt viņus. Vispār nekādas problēmas nav. Tad te ir kabači, gurķi. Šovasar ir ļoti, ļoti, ļoti labs laiks dārzam. Un te būs, man liekas, ķirbi. Es nezinu īsti. Man liekas, ka ķirbi. Es jau aizmirsu. Es varu pārstādīt daudz visu kaut ko. Jo man dažās, mans suns Čaumāks, negribēja pārstādīt daudz, jo dažas, kas bija iestādīts vienā vietā, negribēja augt, un dažas, kas otrā negribēja augt. Un tad mēs grils ir, ēdam savus vakariņas dažreiz. Šī vietā būs hot tub un maza mājiņa tāda. Un te būs sauna maziņa. Viņa apmēram 4 cilvēkiem, man liekas, sauna. Diezgan normāli. Un tad mana vīra mašīnas. Šo mašīnu tā ir veca grabaža. Nav, bet maziņš traks. Viņš nopirka, kad viņš bija pirmo mašīnu, viņš nopirka, ko viņš izbrauca ārā no kā jauna galīgi. Un šitā ir 76. gada korvete. Kā es parādīšu, kā man priekšā mājā izstāsta darbinieki. Tā domāju, parādīšu, kā es dzīvoju. Par daudz amerikāņu, kā teicu, jau dzīvojas kredītkartēm. Te mans dārzs lielais.
Man, ka puķis smukas un eglītes gribēja, lai man aug. Vakar pabeidzu, tā man bija kādas 3 dienas starakos, jo šeit trausmīgi karsts. Ļoti sutīgs. Un, kā teicu, daudz dzīvos kredītkartēm. Manam vīram bija vismaz 15 māja, bija kredītā, mašīnas kredītā, katru gadu maina. Tāpēc daudz amerikāņi var nopirkt lietas. Tikai lietas. Jo viss ir kredītā, viņi tik maksā minimumu maksājumu. Šodien ir netik karsti. 80 pēc Fahrenheit. Pēdējās 2 dienas ir bijuši 90. Nu tā, un kā jau teicu, mums kādreiz bija liela māja, bet man tīrīt viņu un uzkopt un remontēt viņus ļoti dārgi un nevajadzīgi. Man ļoti nepatika. Tādēļ mēs nopirkām citu māju, ko mēs apmaksājām pāris gadu laikā. Parasti cilvēki maksā mājas 30 vai 15 gadu laikā. Un, kad bija krīze, naudas krīze, tad visi pārtaisīja savus kredītus uz vēl ilgāku laiku. Nu tā, atļauties daudz ko šeit var, un uztaisīt mazu uzņēmumu arī var, bet vajag tikai iesākt un iet, un tas aizņem laiku un pacietību, daudz darba. Mēs ilgi cīnījāmies par to, kas mums ir. Un tālūk. Ja jums ir kādi jautājumi, jautājiet. Un nākamajā video pastāstīšu par kaut ko jaunu. Atā!